Iepazīstieties ar SurePal. Šajā video tiks parādīts, kā lietot SurePal, īpašu ierīci, kas paredzēta tieši Omnitrop. Šajā video tiek izmantots zaļais SurePal, bet atkarībā no ārsta norādījumiem jūsu ierīce var būt arī balta vai zila. Neatkarīgi no krāsas visām SurePal ierīcēm ir vienāds darbības princips, un kopīgi mēs parādīsim, kā lietot jūsu rīcībā esošo. Nomazgājiet rokas, kad gatavojaties izņemt SurePal no leduskapja, kur tam jāglabājas cietajā futrālī. Kārtridžu no leduskapja ieteicams izņemt ne agrāk kā 30 minūtes pirms injekcijas, un tūlīt pēc injekcijas tas jāievieto atpakaļ leduskapī. Mēs gatavojamies nodemonstrēt jums visas SurePal detaļas. Sekojot līdzi, paņemiet arī savu SurePal. Jums vajadzēs izmantot savas adatas un iepriekš sagatavotos Omnitrop kārtridžus. Kad tie ir jūsu rīcībā, varat tos glabāt SurePal futrālī. Tātad sāksim! Šis ir pēc izvēles lietojamais adatas aizsegs. Jūs to varat izmantot, ja nevēlaties redzēt adatu. Izņemiet to un novietojiet uz galda. Paņemiet adatu. Novietojiet to uz galda blakus adatas aizsegam. Šis ir iepriekš sagatavotais kārtridžs. Futrālī ir vieta iepriekš sagatavotam papildu kārtridžam. Izņemiet iepriekš sagatavoto kārtridžu un nolieciet to uz galda blakus adatai. Tagad paņemiet SurePal. Noņemiet uzgali un ievietojiet to atpakaļ cietajā futrālī. Līdz procedūras beigām jums to vairs nevajadzēs. Tagad atskrūvējiet šo detaļu, ko sauc par fiksējošo gredzenu. Ievietojiet fiksējošo gredzenu starp adatu un kārtridžu. Visbeidzot, novietojiet SurePal korpusu uz galda blakus fiksējošajam gredzenam. Tātad mums ir cietais futrālis, pildspalveida injektora uzgalis, adatas aizsegs, adata, fiksējošais gredzens, iepriekš sagatavotais kārtridžs, SurePal korpuss. Un neaizmirstiet, jums vajadzēs asiem priekšmetiem paredzētu tvertni izlietotajām adatām, kā arī dezinficējošus tamponus, lai notīrītu kārtridžu un ādu. Sāciet SurePal sagatavošanu, iestatot devu atmiņu. Lai atvērtu devu atmiņas vāciņu, ievietojiet nagu šajā ierobojumā un spiediet uz augšu. Parasti visērtāk ir izmantot īkšķa galu. Zem vāciņu būs redzams disks ar ierobojumiem, kam blakus būs daži skaitļi. Pagrieziet disku, lai iestatītu devu atmiņu. Lai iestatītu devu, ignorējiet skaitļus, kas atrodas līdzās diskam, un tā vietā skatieties lodziņā ar slēdzenes simbolu. Skatieties šajā lodziņā, griežot disku. Lodziņā redzama iestatītā deva. Kad lodziņā parādās jūsu deva, pārtrauciet griezt disku. Ja jūsu SurePal ierīce ir zaļā vai zilā krāsā, deva ar katru devu diska klikšķi palielinās par 0,1. Nepāra skaitļi neparādās, bet tiek parādīti ar punktiņiem un svītriņu starp nākamo lielāko un mazāko skaitli. Šis, piemēram, ir 1,5, kas ir starp 1,4 un 1,6. Ja jūsu SurePal ierīce ir baltā krāsā, deva ar katru devu diska klikšķi palielinās par 0,05. Ja neparādās reālie skaitļi, tad tie tiek parādīti ar punktiņiem un svītriņu starp nākamo lielāko un mazāko skaitli. Šis, piemēram, ir 1,55, kas ir starp 1,5 un 1,6. Kad lodziņā ir redzama jūsu deva, aizveriet atmiņas vāku. Pārliecinieties, vai tas aizveras ar klikšķi. Jūsu deva ir iestatīta. Tagad, kad deva ir iestatīta, ir laiks ievietot iepriekš sagatavoto kārtridžu. Jūs varat rīkoties saskaņā ar norādījumiem lietošanas instrukcijā vai šeit demonstrētajām darbībām. Paņemiet iepriekš sagatavoto kārtridžu un fiksējošo gredzenu un ievietojiet iepriekš sagatavoto kārtridžu gredzenā ar mazāko daļu uz leju. Turot kārtridža apakšu, uzmanīgi to pagrieziet, līdz tas pavirzās zem fiksējošā gredzena un tad vairs negriežas. Pēc tam uzmanīgi to bīdiet, līdz dzirdat vai sajūtat, ka tas ar klikšķi fiksējas pareizajā vietā. Turiet fiksējošo gredzenu vienā rokā un ar otru roku paņemiet SurePal. Pēc tam pieskrūvējiet fiksējošo gredzenu kopā ar iepriekš sagatavoto kārtridžu pie SurePal korpusa. Pārliecinieties, vai pusaplis uz fiksējošā gredzena ir iecentrēts pēc punkta uz SurePal korpusa. Paņemiet dezinficējošo tamponu un notīriet kārtridža galu. Nolieciet SurePal. Tad paņemiet adatu un noņemiet pārsegu. Paņemiet SurePal un turiet to aiz fiksējošā gredzena. Pieskrūvējiet adatu SurePal. Noņemiet ārējo adatas pārsegu un paglabājiet to vēlākam laikam. Pagaidām vēl nenoņemiet iekšējo pārsegu. Tagad jums jāizlemj, vai vēlaties izmantot adatas aizsegu.
Jums tas nav noteikti jāizmanto, bet, ja vēlaties to izmantot, tas ir jāuzliek šajā brīdī. Šajā video tiek rādīts, kā inicēt zāles, izmantojot adatas aizsegu. Jums šīs pašas darbības jāveic arī tad, ja neizmantojat adatas aizsegu. Uzmanīgi grieziet devas sagatavošanas pogu šorpāla galā, līdz jūtama pretestība. Tas nozīmē, ka ir sasniegta iepriekš iestatītā deva. Uzmanieties, lai ar spēku nevirzītu devas pogu tālāk par pretestības punktu. Pārbaudiet devas lodziņu, lai pārliecinātos, vai sagatavota pareizā deva. Piemērā ir 1,5, bet jums jāpārliecinās, vai jūsu šorpāla lodziņā ir jūsu deva. Ja lodziņā redzamā deva nav pareiza, izņemiet fiksējošo gredzenu ar iepriekš sagatavoto kārtridžu no šorpāla ierīces. Kad fiksējošais gredzens ir izņemts, spiediet bīdāmo pogu, deva tiks attiestatīta. Nepieciešamības gadījumā jums jāiestata atmiņā pareizā deva, kā parādīts šeit. Pēc tam varat no jauna salikt šorpālu un vēlreiz pagriezt devas pogu līdz pareizajai devai. Kad sagatavota pareizā deva, nolieciet šorpālu un paņemiet dezinficējošo tamponu. Izvēlieties injekcijas vietu un notīriet to ar dezinfekcijas līdzekli. Katrai injekcijai izvēlieties citu vietu. Ja izmantojat adatas aizsegu, ar īkšķi un citu pirkstu pabīdiet atpakaļ uzmavu. Tad satveriet adatas iekšējo uzgali un to noņemiet, pēc tam izmetiet to. Iepriekš notīrītajā vietā ar vienu roku satveriet ādas kroku. Turiet šorpālu vertikāli ar adatu uz leju un ieduriet ādas krokā. Ja izmantojat adatas aizsegu, pārliecinieties, ka apakša, kustināmā daļa, ir pilnībā iespiesta uz iekšu. Kad adata ir ievietota, piespiediet bīdāmo pogu ar īkšķi. Jūs redzēsiet, ka devas poga šorpāla galā pagriežas. Turiet šorpālu un bīdāmo pogu uz leju vēl 10 sekundes pēc tam, kad poga beigusi griezties. Tagad pārbaudiet devas lodziņu. Ja devas lodziņā redzams 0,0 un 3 stūri šorpāla galā ir iecentrēti, devas ievadīšana ir pabeigta. Ja devas lodziņā nav redzams 0,0, tas nozīmē, ka kārtridžs ir tukšs, bet jūsu deva vēl nav pilnībā ievadīta. Šorpāls zina, cik daudz zāļu jums vēl jāinicē, un jūs varat pabeigt injekciju ar jaunu iepriekš sagatavoto kārtridžu. Ja izmantojāt adatas aizsegu, noņemiet to taisni novelkot nost. Tagad veicamās darbības ir vienādas neatkarīgi no tā, vai izmantojāt adatas aizsegu. Uzmanīgi uzlieciet ārējo adatas pārsegu, ko iepriekš noņēmāt. Turot šorpālu aiz fiksējošā gredzena, noskruvējiet adatu ar pārsegu. Tūlīt izmetiet adatu asiem priekšmetiem paredzētajā tvertnē. Nekādā gadījumā neatstājiet pievienotu adatu, kad uzglabājat šorpālu, un nekad neizmantojiet adatu atkārtoti. Atstājot iepriekš sagatavoto kārtridžu šorpālu ierīcē, uzlieciet pildspalveida injektora uzgali un ievietojiet šorpālu atpakaļ cietajā futrālī. Šorpālu un kārtridži jāuzglabā vēsumā 2 līdz 8 Celsija grādu temperatūrā, tāpēc ievietojiet to ar visu futrāli leduskapī. Kad iepriekš sagatavotais kārtridžs ir tukšs, jums tas jānomaina ar jaunu kārtridžu. To var darīt vai nu pēc injekcijas vai injekcijas laikā. Pēc injekcijas par tukšu iepriekš sagatavoto kārtridžu liecina pelēkā aiztura atrašanās tālākajā kārtridža galā pie adatas. Tādā gadījumā noņemiet un izmetiet adatu. Tad atskruvējiet fiksējošo gredzenu un uzspiediet uz iepriekš sagatavotā kārtridža gala, lai izņemtu to no fiksējošā gredzena. Izmetiet tukšo iepriekš sagatavoto kārtridžu sadzīves atkritumos. Ievietojiet jaunu iepriekš sagatavoto kārtridžu, kā aprakstīts pirmajā nodaļā. Jūs varat sekot norādījumiem lietošanas instrukcijā vai šeit demonstrētajām darbībām. Pēc tam jūs atkal varat pievienot fiksējošo gredzenu kopā ar iepriekš sagatavoto kārtridžu šorpālu ierīcei, uzlikt vāku un novietot pildspalveida injektoru futrālī. Šorpālu un kārtridži jāuzglabā vēsumā 2 līdz 8 Celsija grādu temperatūrā, tāpēc ievietojiet to ar visu futrāli leduskapī. Ja Omnitrop iepriekš sagatavotajā kārtridžā izbeigsies injekcijas laikā, devas poga apstāsies tieši pirms 3 stūriem šorpāla galā, un devas lodziņā nebūs redzams 0,0. Poga un devas lodziņš rāda, ka kārtridžs ir tukšs, bet visa deva vēl nav ievadīta. Lai ievadītu visu devu, rīkojieties saskaņā ar šiem norādījumiem. Pēc adatas noņemšanas izņemiet fiksējošo gredzenu un uzspiediet uz iepriekš sagatavotā kārtridža gala, lai izņemtu to no fiksējošā gredzena. Izmetiet tukšo iepriekš sagatavoto kārtridžu sadzīves atkritumos. Ievietojiet jaunu iepriekš sagatavoto kārtridžu, kā aprakstīts pirmajā nodaļā.
Ievietojiet fiksējošo gredzenu ar iepriekš sagatavoto kārtridžu šorpālu ierīcē. Nolieciet šorpālu un paņemiet dezinficējošo tamponu. Pēc tam notīriet iepriekš sagatavotā kārtridža galu. Nolieciet šorpālu. Tāpat kā iepriekš, sagatavojiet adatu. Noņemiet pārsegu, paņemiet šorpālu, turiet fiksējošo gredzenu un pieskrūvējiet šorpālu jaunu adatu. Noņemiet adatai ārējo pārsegu, tāpat kā iepriekš. Šoreiz negrieziet devas pogu. Šorpālu ierīce zina, cik daudz no devas ir atlicis un poga jau ir iestatīta, lai varētu injicēt atbilstošo daudzumu. Nepieskaroties devas pogai, injicējiet zāles, kā jums ir ērtāk, proti ar adatas aizsegu vai bez tā. Visbeidzot, noņemiet adatu. Ievietojiet šorpālu atpakaļ futrālī. Un ielieciet futrāli atpakaļ ledusskapī. Tas arī viss.